Half of them are from Netherlands, next part is from Germany, and part of the region comes from un jātic mums uz vārdu. Un īstenībā šis ir piemērs, kā visi šie minētie Ulvis, Līdaka un Vērts, katrs vēl, visi vēl vienā virzienā. Šodien man blakām stāv 4 cilvēki, kuri personīgi vai savu institūciju vadīti ir atbalstījuši. Un jūs varat redzēt dažus, piemēram, to mašīnu, kas mums tur stāva jocīgiem riteņiem, mēnesi mašīnu, tas ir Lielbritānijas valdības ieguldījums. No manis pa labi Vilnis Freimanis, Stūra Enso mežu direktors, ir šī kompānija sponsorējusi materiālus un žogu izbūvi. Un no manis pa kreisi Jānis Loze, kurš ir arī Pasaules dabas fonda valdes loceklis, ir savus personīgos resursus iedomājis, lai varētu šos dzīvniekus ievest Latvijā un pārvietot šeit. Es gribētu izteikt lielu paldies arī visiem tiem, kas ir mūsu tradicionāli atbalstītāji un varbūt nelielas piemiņas veltes. Es izsniegšu vēl vēlāk pirms šīs. Priecīgi piedāvāt ekipu un pakalpojumiem, lai aizsardzību šajā parku teritorijā. Un es jūs aicinātu redzēt sumbru, kad mēs varam redzēt to. Bet šodien jūs teicat, kā teica, pēnīs zirgu. Jā, zirgu būs tur. Tad ceram. Paldies. Būs. 100%. Jā. Paldies. Nu ko, man liels prieks redzēt šeit, šī Ecilajā, dabas turītī vienkops tik daudz cilvēku no visas Latvijas. Tas ir patīkami un es ceru, ka jūs atbrauksiet ne pirmo reizi. 15 šeit būs tāds maziņš Savojas zvēru Eldorado, kur jebkurā laikā varēs atbraukt un visu, ko sirds vēlās apskatīt šeit. Šie 5 pirmie sumbri, es domāju, tas ir tikai tāds mazumiņš, par cik mums atved taurus nesen februārī. Šobrīd jau ir nākuši 9 mazie taurēni klāt. Ja mums atved sākumā tikai 18 zirgus, un šobrīd 9 zirgi jau ir atdoti naukšēniem, un mums vēl pār pa 50 zirgi ir šobrīd šeit, tas nozīmē, ka šie dzīvnieki šeit jūtās ļoti labi, ka viņiem šeit patīk. Un es ceru, ka arī turistiem būs tikpat labi, kā šiem dzīvniekiem, kas šeit dzīvo uz vietas. Tā kā jūs esat laipni jebkurā laikā aicināt. Paldies! Nu, Jānis Loze, pēc tā mēs veiksim. Šeit tad es izlaidīšu finalu. Man tiešām prieks, ka šis pirmais solis ir noticis. Es domāju, to tikai sākotnēji mēs identificējam gadiem 5 sumbri būtu mežos pie ķekaus, pie lupām, Vidzemē un arī Latvijas Paldies par jaukajiem vārdiem, laiks ir jauks, mēs centīsimies ātri. Es gribētu palūgt dažus brīvprātīgus kungus. Mums būs sakojuši to pārgriezts, to simbolisko bantu, jo sakarā to, ka mums ir tik daudz donoru un tik daudz iesaistīto pušu, mums vajadzētu daudz šķērs vai arī kaut kāds liels dārznieks. Ja? Tagad tu tur, bet negriez vēl. Tad mēs mūsu kolēģi kāda fotogrāfijas mūsu pie viņa. Tagad es pagaid neiet. Tagad mums patīkamā tāda. Tā Lielbritānijas vēstniekam pateicība. Bilde, kas uz zvēri tiešām ir. Jā, tur ir, Mierāmies, tas ir tieši no šejienes, tas ir izlaišanas brīdis, lai viņiem nebūtu stresi. Tam līdzīgi mēs to izdarījām tā. Un vēl pagad.
Un jums, kāda ir izmēra? XL? Ei. Maisiņkungs, jums ir mīļas pagad. Dodam arī ordeni. Un drēbe. Tad uzreiz, lai var atpazīt. Mēs būtu. Un audz liels XL. Nu tā. Nu, bet ko, nu, bet. Bet dārnas ir. Jā, tad galīgi dala. Es tev izdalīju glādīt. Oskars. Āda. Ne, nu kā ir? Ārnas, kur ir? Ārnas, sagmās. Kā pīpāki. Tad šampiņi. Tā liekas. Mēs varam Tas aizlaidās, ne? Atpakaļ gaitā, kad tu viņi pie mūsu mājas stāvēja? Kāds mēneši. Sapratīja. O, īstā bildi būs te. Vai, kas tas skaņa? Un reizēm tāda sevi, ka tu filmi, būs tā. Atveida no Holandas. Gan zirgi, gan govi, viņi dzīvo kopā Holandē. Arī vienā pļavā viņi dzīvo, un tad tādā veidā viņi draudzīgi dzīvo, neveidos ar viņiem nekādu konkurenci. No malas kaut kas klāt, un vadošā māte, ja, tā atkal ieved kārtību tai pašā barā. Viņa attiecīgi skatās, ko dara pārējās mātes, ko dara kumeļi un tā tālāk, ja, un viņa korģē visu to iekšējo kārtību. Ērzels, tas uzman no blakus kaut kādiem. Visi vienā barā, tur ir atstāts kaut kāds 2-3 govs, kas uzrauga, kas jaunojas, ja, pārējie visi aiziet prom barojās, ja. Tad, kad pienāk barošanas laika, tad atnāk attiecīgi katra. Viss tā miesa, ja, te ir saskrāpēts, tie ir koduma pēdas, ja. Tas jau nozīmē, ka tie sevi diezgan krietni cīnās, ja. Tie pārējie tie vēl no tam cīņām atturās.
stūlu, varbūt labs sauc. Tas bija tas skatās buvo, nejūtas tā. Tas zirgi viņi nebaidās. Nezaudē uzmanību. Tās ir jau jaunās? Nē, tās madiņā. Šī ir arī krāsāja. Aizsīšos tev atslēgi, pabrauc uz priekšu. Vienkārši man tieši tāpat kā tev. Jāaiz. Sarunāk tauta mēs, ka tev palaid. Jū, viņi tev pašopinās. Pašopina. Aizēja, meitē. Tikko tu sāc tā žēli skatīties, tā tanka nokāp. Viņš vispār, ne? Kāds jocīgs. Jocīgs. Slēgi, kas šits ir, piemēram, kas šits ir? Kartupeļu masa tikai vārīgi. Nē, tā nav kartupeļu. Nē, vēl ne. Kad tu nopirki? Sen tev ir žira? Mēnesis, divas nedēļas. Veci graus, tur daudziem tūkstoši, cikos pasaka. Organizācija ārzēm, tā visiem liekās ir. Kas šitas ir atjaunātais, ja kaut kāds variants? Nē, tas ir kaut kāds kolhozes tālbetonu būs. Izlas iet tālāk. Izlas tālāk, kas tur raksta. Izlas viss virs. Tekstī. Jo neskatās. Nē. Izlas šeit rakstīts. Labdien! Šodien šajā skaistajā dienā pie jums ciemos ir arī Rucavas etnogrāfiskais ansamblis. Visos goda tērpos, tā kā tas pienākās, un laukos viskaistākā, vislabākā dziedāšana, jo arī dziesma no sirds uz sirdi iet labāk brīvā dabā nekā kaut kur slēgtās koncertu zālē. Mēs šodien viena no dziesmiņām, ko mēs esam iemācījušies pašā mūsu dzimšanas sākumā. Viss jauna būtama, ko nedara.
bērniem tiltēnu grīdu. Tur jāja kundzēni, tur karavīri, tur manā brālītis līgavu vēda. Airīdi, airīdi, airalalādi, tur manā brālītis līgavu vēda. Vismaz pirmie tiltie pāri esat braukuši. Teitavi studentiņas, kustētavas miedrutiņas. Tralalā, tralalā, kustētavas miedrutiņas. Miedrešņāca veji puta, studentiņas līgojāsi. Tralalā. Aizbrauīti liepu laivu, pēc vainagdziņa. Aizbrauīti liepu laivu, pēc vainagdziņa. Liepu laiva pārved vainagdziņu. Liepu laiva, laiva pārved vainagdziņu. Cilvēki var ievilkt telpu, tad es aicinu muzikantu. Ivam! Tā parāds bija žēl kādam uzticēt, laikam nav tik droši. Tā jau vajadzēja padancināt. Vai tā jums nevar uzticēt? Paņemiet vienu patur fotoaparatu, no otru izlaiž kādu līkumu. Un par to laiku uzbildē, vai ne? Pats artīgs kadrā Līkumu izlaiž varētu, bet dejot gan nevajadzētu. Pats tiks kadrā iekšā, tāpat bildē un nekad nevienā bildē nav. Viņam ar instrumentiem viss vienmēr ir kārtībā. Tas ir ļoti labi. To mēs redzēsim pēc tam. Te jau ir, kas var nobildēt.